Darbie draugi, labvakar! Atkal tiekamies ar jums šajā vakarā, lai kopā lasītu un apspriest ticības mācību, balstoties uz Katoliskās baznīcas katehisma kompendija. Un šodien mēs turpināsim, iesākot otro sadaļu ticības apliecinājums. Kaut arī šodien es neesmu sagatavojis daudz paša teksta, jo diezgan maz mēs šodien strādāsim pie paša kompendija teksta, tomēr man šķiet ir svarīgi, lai mēs pārstrādātu šo jautājumu, šo lietu, lai mēs atbildētu sev vienu reizi uz visiem laikiem, kas tas ir ticības simbols, jeb ticības apliecinājums. Tieši par to šodien būs runa. Tātad otrā sadaļa – kristīgas ticības apliecinājums, un uzreiz pašā ievadā jūs redzēsiet divus ticības apliecinājumus. Gan tā saucamo apustuļu simbolu, jeb apustuļu ticības apliecinājumu, tā saucamo īsāko, gan arī to garāko, jeb Nikajas Konstantinopoles simbolu, jeb ticības apliecinājumu. Šodien runāsim tieši par šiem diviem ticības apliecinājumiem, par tiem diviem simboliem, kas tas ir, priekš kam viņi vispār ir vajadzīgi, no kurienes viņi vispār ir ņēmušies, un mēģināsim iedziļināties šajā problemātikā. Pašus tekstus, kas ir mūsu katehismā, es nelasīšu, necitēšu, jo katrs, kuram ir kompendijs, var šos tekstus arī atrast un parlasīt. Ja gadījumā jums nav šī teksta, tad noteikti to var ieguglēt, un interneta dzīlēs arī latviski šos tekstus mēs varam atrast. Tātad otrā sadaļa, pirmā nodaļa, es ticu uz Dievu Tēvu un ticības simboli. Simboliskais 33. punkts. Kas ir ticības simboli? Ticības simboli ir ticības apkopojumi, kurus sauc par ticības apliecinājumiem vai kredo, un ar kuru palīdzību baznīca jau kopš tās pirmsākumiem īsās formulās ir izteikusi savu ticību un nodevusi to tālāk valodā, kas ir normatīva visiem un visus ticīgos vieno tajā pašā ticības apliecinājumā. Respektīvi, tieši šeit mēs šajā punktā redzam ticības simbolu, jeb ticības apliecinājuma definīciju. Kas tas ir? Pamēģināsim īsumā apskatīties uz tiem punktiem, kas mums skaidro, kas tas ir. Pirmais, tas ir apliecinājums tam, kam mēs ticam. Nākošais, tas ir formulējums tam, kam mēs ticam, kas ir formulēts konkrētajā valodā. Jo nepietiek tikai, lai mūsu prātā būtu kaut kāda ideja. Ir nepieciešams arī šo ideju nodot tālāk, bet kā lai cilvēki nodot savas idejas tālāk, domas mēs lasīt nevaram, varbūt arī paldies Dievam, ka ne, un tāpēc mums ir valoda. Un ticības simboli, jeb ticības apliecinājumi, tas ir tieši tas, pateicoties kam mēs mēģinam noformulēt, kam mēs ticam. Īstenībā, varbūt kā piemēru es gribētu minēt tādu salīdzinājumu vēl no manu studiju gadiem, jo man gadījās, ka savā dzīvē nokārtot ļoti daudzus eksāmenus, 10, jo par saviem dzīves gadiem es studēju un nevarēju pabeigt, un izskatās, ka nākošais gads man arī būs kārtējas mācības, apmācības, bet tas ir nepieciešams. Un viena no eksāmeniem, kad es tur peldēju tematā, tas bija sengrieku filozofija, vēl antikai filozofijā. Protams, tas bija vēl manu studiju pirmsākumi, kad es neīpaši mācēju mācīties. Tad es pateicu, ka es īstenībā saprotu šo ideju. Ja, es saprotu, ko tam plotinam, ko tas plotins gribēja pateikt, bet, diemžēl, es nevarēju to izskaidrot vārdos. Un filozofijas profesore, ļoti izglītota sieviete, man teica, ja tu nevari to paskaidrot vienkāršiem vārdiem, ne jau man kā profesoriem, bet piemēram citiem cilvēkiem, kas varbūt
ir mazāk izglītoti un kuriem tu vēlies to paskaidrot, tas nozīmē, ka tu nesaproti. Un šie vārdi man palika prātā. Ja tu zini, ja tu esi pārliecināts, ka tu kaut ko saproti, tas nozīmē, ka tu esi spējīgs arī to paskaidrot vienkāršotā veidā ar vārdiem, nevis tikai ar domām un idejām. Un ticības simboli vai ticības apliecinājumi, tas ir tieši tas paskaidrojums, ka mēs ar vārdu palīdzību nododam tālāk šo informāciju, kam mēs ticam, kāds ir mūsu ticības saturs. Iesim tālāk. 34. punkts. Kādi ir senākie ticības simboli, jeb apliecinājumi? Senākie ticības simboli saistās ar ticības apliecinājumu kristības sakramenta laikā. Tā kā kristība tiek sniegta Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā, tad ticības patiesības, kas kristības sakramenta laikā tiek apliecinātas, ir sakārtotas ņemot vērā to saistību ar 3 svētās trīsvienības personām. Un šajā punktā mēs jau redzam ticības apliecinājumu struktūru, un ja mēs mēģināsim attīt atmiņu atpakaļ, ja mēs mēģināsim atcerēties šos ticības simbolus, tad mēs redzēsim, ka tur ir tādi 3 galvenie punkti. Es ticu uz Tēvu, es ticu uz Dēlu, es ticu uz Svēto garu. Jeb Tēvam un Dēlam un Svētajam garam atkarībā no tā, kurā diecēzē Latvijā jūs pašlaik esat. Un šeit, kas ir vissvarīgākais, ka ticības simbols ir ļoti cieši saistīts ar kristības sakramentu, par to mēs ar jums vēl pēc brīža parunāsim, jo viens no noteikumiem, lai saņemtu kristības sakramentu, ja kristības sakramentu lūdz pieaudzis cilvēks, tad pirmais ir ticība. Un parasti, kad tiek svinēts, celebrēts kristības sakraments, tad pirms kristībām celebrants, bīskaps vai priesteris vai diakons uzdot jautājumu, vai tu tici uz Dievu? Un kandidāts uz kristības sakramenta saņemšanu atbild jā. Un ja viņš uz vienu no šiem jautājumiem atbildēs nē, tad kristīt nevar, jo viņa ticība nav tāda, kādu to apliecina baznīca. Bet par šiem jautājumiem arī mēs vēl parunāsim. Un 35. punkts, kas arī ir svarīgs, un tas būs pēdējais punkts šodien katehizmā, un mēs ķersimies pie pašiem ticības simboliem, un par viņiem parunāsim. 35. punkts. Kādi ir svarīgākie ticības simboli? Pirmkārt, apostuļu simbols, kas ir Romas baznīcas senais kristību simbols, un Nikajas Konstantinopolis simbols, kas radies pirmo 2 ekumenisko koncilu rezultātā. Šeit runa par Nikajas koncilu 325. gads un Konstantinopolis koncilu 381. gads. Tas vēl šodien ir kopējs visām lielajām austrumu un rietumu baznīcām. Burtiski tikai 3 punkti ir veltīti ticības simbolam, ja ticības apliecinājumam, tomēr es vēlos šodien, lai mēs tieši par šiem simboliem, tieši katehizmā ietvaros parunātu, lai šī lieta mums būtu sakārtota mūsu prātos un lai mēs jau vēlāk pie tās neatgrieztos. Tātad sāksim ar pašu terminoloģiju. Simbols. Protams, ka tas mazliet skan neīpaši veikli, ticības simbols, bet varbūt mūsu valodā labāk būtu runāt par ticības apliecinājumu, bet tomēr pastāv arī tā saucamā teoloģiska nomenklatūra. Pastāv arī teoloģiska valoda, tāda specifiska, varētu pateikt, teoloģiskais slengs, kur katram vārdam ir sava nozīme. Tāpēc es domāju, ka mēs varam mierīgi izmantot vārdu ticības simbols, saprotot zem šī vārda, kā tas ir ticības apliecinājums. Tas ir teksts, kurā ir ietverti vissvarīgākie kristīgas ticības visvarīgākie kristības ticības punkti. Kristīgas ticības punkti. Un sāksim, kā es jau teicu, pašā sākumā mums pašlaik baznīcā ir 2 ticības simboli. Tas īsākais un garākais. Protams, tas nenozīmē, ka tieši šie 2 simboli eksistēja visu laiku.
Mēs tulīt mazliet iziesim cauri šo simbolu vēsturei, bet īstenībā jāsaka, ka tādu simbolu bija ļoti daudz. Atkarībā no vietas, atkarībā no tik kristīgu kopienas, atkarībā no tā, kādi jautājumi, teoloģiski jautājumi šai kopienai bija svarīgāki, tieši tā formulējas arī ticības simbols. Un es vienu no tādiem piemēriem, jau tuvojoties mūsu lekcijas noslēgumiem, es arī pieminēšu. Runa ir par tā saucamo filiokve problēmu, jeb jautājumu, no kā iziet svētais gars, no tēva vai no tēva un dēla. Jo austrumu ticības simbolos mēs runājam par to, ka viņš iziet no tēva, bet rietumu ticības simbolos mēs arī sakam, ka arī no dēla. Tam arī sava laikā bija sava nozīme, bet visu pēc kārtas. Apustuliskais simbols, tas īsākais simbols, kas mums visiem ļoti labi pazīstams un kuru mēs skaitam vai ar kuru mēs lūdzamies, kad, piemēram, lūdzamies roža kroni vai Dieva žēlsirdības kronīti, vai kad mēs lūdzamies, lai iegūtu pilnas atlaides, jo ir nepieciešams palūgties Tēvs mūsu, un es ticu, un vēl kaut kādu lūkšanu pāvesta nodomā. Pastāv tāda legenda. Protams, kad es biju bērns un gāju uz svētdienas skolu, man tieši stāstīja šo legendu, bet par ticības simbola vēsturi nestāstīja neviens. Ir tāda legenda, kas tika izplatīta viduslaikos, īpaši pēc 8. gadsimta, kā vasaras svētku laikā, pirms aiziet sludināt evangēliju visām tautām, apustuļi bija nolēmuši sanākt kopā un tā izveidot tādu ticības sintēzi, tādu tekstu, saskaņā ar kuru viņi mācīs visus ticēt Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Un ja mēs paņemsim to apustulisko ticības simbolu, tad mēs redzēsim, ka tur ir 12 ticības patiesības. Un tā kā bija tāda sakritība, ka ir ticības patiesības ir tieši 12 un apustuļu bija 12, protams, izslēdzot Jūdu un ievietojot viņa vietā Mātīsu, tāpēc šīs skaitlis 12 nospēlēja savu lomu. Un šī legenda vienkārši bija tapusi, lai kaut kādā veidā pamatot šī ticības simbola, šī apustuļu ticības simbola autoritāti, ka tas nāk no pašiem apustuļiem. Protams, ka tā ir tikai legenda, mums nav nekādu vēsturisko avotu, kā tieši tā bija rīkojušies apustuļi. Un ja mēs mēģināsim pētīt un mēs mazliet iziesim cauri šī simbola tapšanas vēsturi, tad mēs ieraudzīsim, ka arī pats šis simbols nav tapis uzreiz. Viņš veidojas laika gaitā, jo sākumā viņš neizskaties tieši tā, kā viņš izskatās šodien, jo vēl vairāk to varēs labāk redzēt, kad mēs runāsim pēc brīža arī par Nikajas Konstantinopolis ticības simbolu. Bet pirms es pāriešu, es gribētu paskaidrot vēl vienu lietu. Krievu grupā es to neskaidroju, jo krievu valodā šis jautājums nav aktuāls, bet latviešu valodā gan šis jautājums ir aktuāls. Kā es jau teicu, atkarībā no Latvijas diecēzes, tā kā pavisam nesen no pagājušā gada adventa vēl nav pagājis gads, kad tika ieviesta jauna misāle, jeb jauna grāmata, pēc kuras mēs celebrējam svētās mises, tad arī šajā misālē ticības simbols skan mazliet savādāk, nekā tas bija pirms, atceraties. Ja mēs atvērsim vēl mūsu kompendiju, tad mēs redzēsim tādu tekstu. Es ticu uz Dievu visvareno Tēvu, vai es ticu uz vienu Dievu visvareno Tēvu. Es ticu uz. Savukārt tagad dažās diecēzēs tas tika ieviests, dažās vēl nē, jo joprojām starp Latvijas teologiem pastāv strīdi, un viņa laikam turpināsies, kamēr viss neizbeigsies ar kādu lēmumu. Bet dažās Latvijas diecēzēs mēs jau skaitām, es ticu Dievam visvarenajam Tēvam,
dažas joprojām es ticu uz Dievu visvareno tēvu. Personīgi es neesmu filologs, un kad es konsultējos priekš sevis, kad es vēlējos tikt skaidrībā, kā būtu pareizi, es pajautāju tieši filologiem, kurus pazīstu un kuru viedoklis man ir svarīgs, un 2 filologi. Viens ir klasiskais filologs, kas pārvalda gan latīņu, gan grieķu, gan arī latviešu valodu, un otrais filologs ir latviešu filologs. Un abi 2 pateica pilnīgi 2 diametrālas lietas. Viens no viņiem, neteikšu, kurš pateica, ka es ticu Dievam visvarenajam tēvam, tas būtu pareizi. Savukārt, otrais filologs man pateica, ka tomēr ne, jo nepieciešams tomēr atdalīt. Man personīgi pie sirds ir tieši šī versija, kas ir ierakstīta Katoļu baznīcas katehismā un kompendijā. Jo manā skatījumā es negribu teikt, ka tas ir obligāti tam jātic un tā tālāk. Uztveriet to tikai kā manu viedokli, nevis kā lēmumu pēdējā instancē, jo ja Latvijas bīskapi pieņems lēmumu, ka jābūt tieši tā, ok, es pieņemšu, kā viņi vēlās. Jo galu galā mana ticība nemainīsies no tā, kāds locījums tur būs, nominatīvs, genitīvs vai kāds cits. Bet man personīgi pie sirds ir tieši šī versija, kas ir katehismā, jo tieši pateicoties filologiskam niansēm, mēs varam redzēt starpību, kā mēs ticam uz Dievu un kā mēs ticam baznīcai. Un ja jūs atversiet šo tekstu tieši, kas ir vai lielajā baznīcas katehizmā, kas ir latviešu valodā, arī ir pieejams internetā bezmaksas, vai kompendijā, kompendijas gan PDF formātā nav pieejams, tad mēs redzēsim, ka ir viena starpība. Paskatīsimies. Es ticu uz Dievu visvareno tēvu. Tālāk, es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu. Un vēl mazliet tālāk. Es ticu uz svēto garu kungu un dzīvinātāju. Un savukārt, ja mēs virzīsimies tekstā mazliet tālāk, mēs redzēsim, es ticu vienai svētai katoliskajai baznīcai. Es atzīstu kristību, grēku piedošanu, gaidu mirušu augšām celšanos un tā tālāk. Mēs redzēsim, ka pastāv liela, tāda neliela īstenībā filologiska starpība. Es ticu uz Dievu, bet es ticu baznīcai. Es neticu baznīcai tā, ka es ticu Dievam, ja? Jo Dievam es ticu mazliet savādāk. Jo, protams, šeit mēs varam runāt par valodu, diemžēl es vai par laimi es neesmu filologs, un es patiešām nezinu, kā būtu īsti pareizi latviski pateikt tieši ticības simbolā, vai es ticu Dievam, vai es ticu uz Dievu. Bet šī starpība, tā teoloģiska starpība, starp to, ka es ticu uz Dievu un ticu baznīcai, man šķiet šeit ir ļoti svarīga. Jo viņa parāda, ka manas attiecības ar Dievu un mana ticība viņam, mana uzticēšanas viņam ir savādāka nekā manas attiecības uz baznīcu kā uz ticības kopienu. Ja, jo Dievu es neredzu, bet baznīcu es redzu. Dievam es ticu un ticu tam, ka viņš ir pilnīgs, bet baznīca pilnīga nemaz nav. Tāpēc šeit ir tādas nianses, šī nianse un šī dilemma, uz kuru es nevaru atbildēt. Ja man būtu dots lemt, es pieņemtu šo versiju, kas ir mūsu katehismā. Bet par laimi ne es esmu tas lēmējs, to lēmj Latvijas bīskapu konference un to apstiprina arī vēlāk apustuliskais krēsls, attiecīgais dikastērijas, tāpēc šo lēmumu es atstāšu autoritātēm. Ja gadījumā apustuliskais krēsls aprovēs un pieņems, ka visiem jāsaka, es ticu Dievam, man nebūs problēmu, lai misē pateikt, es ticu Dievam, jo ticības būtību tas nemaina. Ja, bet manā skatījumā šajā gadījumā mums nav jācīnās par tīro valodu, par ideālo valodu, bet šajā gadījumā valoda kalpo teoloģijai, nevis teoloģija kalpo valodai. Un manā skatījumā pareizāk būtu, kā ir katehizmā, bet vēlreiz atkārtošu, kā
šī problēma tiks atrisināta, tas ir bīskapu kompetencē un lai viņi šo lēmumu pieņem. Mēs lūksimies, lai šis lēmums būtu saskaņā ar Dieva gribu, nevis ar mūsu vai ar manu vismaz. Tagad dosimies pie paša katehizma. Kā es jau teicu, pie paša simbola. Kā es jau teicu, apustuliskais simbols nemaz nebija apustuļu sagatavots, bet kāpēc viņš tiek saukts par apustulisko? Jo viņš balstās uz apustuļu autoritātes. Mums nepastāv kaut kādi raksti, apustuļu darbos, nemaz netiek minēts, kā apustuļi sapulcējas kopā un nolēma veidot šo ticības simbolu. Bet, ja mēs paskatīsimies uz vēsturiskiem avotiem, uz tiem avotiem, kas mums ir pieejami, tad 3. gadsimtā, no 3. gadsimta avota, no Romas Hipolīta darba apustuliskā tradīcijā, mēs atrodam ticības apliecinājumu, kas ir jautājumu un atbilžu formā. Tas nozīmē, ka viņš nav kā teksts tādu, kā mēs viņu zinām šodien, bet tieši Romas Hipolīts apraksta šo ticības simbolu sekojoši. Man šeit ir tulkojums uz latviešu valodu, bet šo tulkojumu veicu ne jau es, jo es nepārvaldu tik labi grieķu valodu, bet šo tulkojumu, šajā gadījumā bija latīņu valodā, bet šo tulkojumu es uzticēju neirotīkliem un man šķiet, ka viņi iztulkoja diezgan pareizi. Tad precīzi teksts no latīņu valodas skan sekojoši. Vai tu tici Dievam visvarenajam tēvam? Vai saskaņā ar manu versiju, vai tu tici uz Dievu visvareno tēvu? Tas ir pirmais jautājums. Otrais. Vai tu tici uz Jēzu Kristu, Dieva dēlu, dzimušo no svētā gara un jaunavas Marijas, kas krustā sists Poncija Pilāta laikā, miris un apglabāts, kas 3. dienā augšām celies no mirušiem, uzkāpis debesīs un sēž pie tēva labās rokas un atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, faktiski visa pestīšanas vēsture. Un 3. Vai tu tici uz svēto garu, svētajai baznīcai un miesas augšām celšanai? Un tas ir viss. Jūs redziet, ka šeit nav ne nokāpšanas ellē, šeit nav arī grēku piedošanas joprojām. Tas ir tas pirmais teksts, kas liecina, kādā veidā šie ticības simboli īstenībā tapa. Apustuliskais ticības simbols ir tapis no tieši šiem jautājumiem, ka vienā brīdī vajadzēja kāds paņēma šos jautājumus, apkopoja un vienkārši salika kopā. Un tagad jau 4. gadsimtā mēs redzam arī kārtējo tekstu, kurš arī nav pilnīgs, nav pilnīgi tāds pats, kādu mēs zinām šodien. Bet tikai 5. un 6. gadsimtā parādās tie papildus elementi, par kuriem mēs zinām šodien. Piemēram, nokāpšana ellē, svēto sadraudzība, miesas augšām celšanās un tā tālāk. Īstenībā tā pilnā latīņu versija, kuru mēs zinām šodien, parādās tikai 8. gadsimtā. Tā kā redziet, ka starp apustuļiem, starp to momentu, kad sāka kristīt, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, starp šo laiku, kad tika uzdoti šie jautājumi, pagāja faktiski 800 gadu, lai šīs ticības simbols, apustuliskais ticības simbols, kādu mēs zinām šodien, lai viņš izkristalizētos, lai viņš taptu tieši tāds, kādu mēs to zinām šodien. Un šīs ticības simbols, kāda viņam ir nozīme, kāpēc vispār viņi mums ir divi? Mēs pēc brīža vēl runāsim par Nikais Konstantinopolis, par to garāko ticības simbolu, bet paliksim vēlāk, atliksim to uz vēlāku laiku, bet paliksim pagaidām pie šī īsāka simbola, kurš īstenībā ar savām sāknēm ir daudz senāks. Kaut arī mūsdienu forma, tādu, kādu mēs zinām šodien, ir jaunāka nekā Nikais Konstantinopolis simbola. Šīs simbols pirmām kārtām ir īss mācības izklasts. Tas ir ticības likums, regula fidei, jeb
ticības likums, ticības mācība, kādu mēs viņu zinām un kādu gribam nodot tālāk. Respektīvi, tas ir tā ir īsa atbilde uz jautājumu, kristieši, kā jūs ticat? Pastāsti man, kā tu tici? Nu, skaties, es ticu uz Dievu visvareno Tēvu, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā kā pirmais iemesls, kāpēc tāpa šis ticības simbols, tā īstenībā bija kristības liturgijā. Ja, kā liturgijas laikā vajadzēja kandidātam uz kristības sakramentu iziet tam eksāmenam un atbildēt uz jautājumu, kā tu tici. Un ja viņš atbildēja, kā es jau teicu, tad viņš tika kristīts. Ja viņš atbildēja ne tā, ja viņš atmeta šos formulējumus, nu tad piedod, bet tu nevari būt kristīts, jo mēs nevaram atļaut tev ieiet baznīcā ar savām idejām, jo mums ir savas. Nu, tas ir apmēram tā, ja tu stājies darbā braukt ar autobusu, ja, nu, šajā gadījumā tu nebrauksi ar tramvaju, bet tev visu laiku ļaus tikai braukt ar autobusu, jo tev ir tiesības braukt ar autobusu. Ja, un neviens nesaka, ka tā ir kaut kāda vajāšana. Ja kāds grib braukt ar tramvaju, tad viņš, protams, ies un mācīsies braukt ar tramvaju un brauks tieši ar tramvaju. Šeit ir līdzīgi. Ja kāds iestājas baznīcā, viņam jādala tā pati ticība, kāda ir baznīcai. Un tieši tāpēc šis ticības simbols bija svarīgs. Bet tam bija arī vēl viena nozīme. Aizsardzība no, es negribu teikt par ķēcerībām, ja, jo šeit ļoti svarīgi pateikt šo lietu, ka kristīga teoloģija, arī tāda, kādu mēs viņu zinām šodien, viņa nav nokritusi no debesīm gatava. Viņa ir strīdu un pārdomu efekts, strīdu un pārdomu rezultāts. Tam bija nepieciešamas vairāku paudzes piepūles, lai cilvēki savās galvās sakārtotu šīs atbildes uz jautājumiem, kā lai mēs ticam. Ja, mēs tūlīt iesim pie otrā ticības simbola, un es to mazliet plašāk paskaidrošu, bet ticības simbolā bija vajadzīgs ievietot tādas ticības patiesības, kas atspēkotu idejas, kuras nebija ortodoksālas baznīcā. Respektīvi, tas bija apmēram tāpat kā ar svētajiem rakstiem. Cilvēki dzīvo, cilvēki lūdzās, viņi celebrē liturgijas un tā tālāk. Liturgisko grāmatu vēl nav. Bieži vien liturgija notiek spontāni. Kā garīdznieks mācēja, tā viņš arī lūdzās. Ar laiku, protams, veidojas kaut kādi pirmie teksti. Un, lai kaut kādu ticības patiesību izceltu, lai tiem, kas atnāca uz dievkalpojumu paskaidrot, kā mēs ticam, veidojas arī kristalizējas ticības simboli, un tajos tiek pielikti šīs lietas, kuras bija svarīgas tieši šai konkrētai kopienai, kuras bija nepieciešami pasvītrot, lai pateikt, puiši, klausieties, mēs ticam tā. Un ja kāds saka, ka ir mazliet savādāk, nu tā nav ortodoksālā mācība. Es negribu tagad iedziļināties tieši šajā procesā, kā tas notiek ar svētā gara atpazīšanu un tā tālāk, jo tas būtu pilnīgi atsevišķa lekcija, bet es ceru, ka jūs man ticēsiet uz vārda, ka tas bija diezgan sarežģīts process, kuram atkal nepieciešams ticības lēciens, ka mēs piekritam tam, ka baznīca tic tā, un es vēlos ticēt tā, ka tic baznīca. Un, lai to kaut kādā formulēt, bija nepieciešami ticības simboli. Piemēram, pirmajos kristietības gadsimtos bija ļoti daudz tādu ideju, kāds ir Dievs. Nu, došu tikai vienu piemēru, lai būtu tāda skaidrība, lai būtu acīm redzami, kā tas notika. Daudzi kristieši nevarēja saprast, nu, kā tas ir ar to svēto trīsvienību. Vai ir tikai viens Dievs, vai ir trīs dievi? Jo no vienas puses mēs runājam par Dievu Tēvu un Dēlu un Svēto garu, nu tad šķiet, ka tie ir trīs dievi. Bet jūs kristieši sakat, nē, tie nav nekādi trīs dievi. Tas ir viens Dievs trīs personās. Aha, nu tad kāds padomāja tā. Nu laikam, ja ir viens Dievs, bet trīs personas, mēs varētu paskaidrot to pēc lomām.
Un veidojas tāda mācība, kuru mēs šodien saucam par modālismu, kas apgalvo, ka reizēm Dievs darbojas kā Tēvs, reizēm kā Dēls, reizēm kā Svētais Gars, un tad parastajam cilvēkam paliek pilnīgi skaidrs, par ko iet runa. Tas būtu apmēram tāpat, kā pateikt par mani. Es esmu viena persona, tikai viens priesteris Dmitrijs tagad kadrā, cita nav, bet vienlaicīgi man ir dažādas lomas. Attiecību uz maniem vecākiem es esmu dēls, attiecību uz maniem studentiem es esmu pasniedzējs, attiecībā uz tām klosteru māsām, kuras eju celebrēt misi no rītiem, es esmu priesteris, kas nāk celebrēt svēto misiju. Viena persona 3 lomās. Bet kristieši saka, nē, nav tā, ka Dievam ir 3 lomas. Dievs ir viens 3 personās. Un bija nepieciešams kaut kādā veidā šo modalismu atspekot, arī pateicoties ticības simbolam. Un tieši tāpēc ir Dievs, Tēvs un Svētais Gars, nevis viens Dievs, Tēva, Dēla un Svētā Gara lomā. Ja, jo šeit atklājas vēl viena lieta, ar kuru es gribu personīgi padalīties ar jums. Nezinu, vai tas jums palīdzēs vai nē, bet savu laikā šīs pārdomas stiprināja manu ticību. Es vēl biju jauns, man šķiet, ka es vēl mācījos skolā. Jā, tajā laikā es jau domāju, varbūt kļūt par priesteri, nekļūt par priesteri. Man bija zināma šaubas, bet ticīgs es biju īstenībā no bērnības, no bērnu dārza faktiski. Ja, kā mani aizveda, tā es arī paliku baznīcā. Bet man tieši trīsvienības jautājums nedeva mieru. Vai viens Dievs vai 3 dievi un tā tālāk. Un galu galā ar tādām pārdomām es nonācu pie tāda slēdziena. Tas bija vēl pusaudža domas, bet joprojām šīs domas, kaut arī viņas nobriedušas, bet tomēr paliek manā prātā kā tāds personīgais ticības credo, personīgais ticības apliecinājums. Ja cilvēki būtu izgudrojuši Dievu, tad noteikti uzvarētu kāda no šīm mācībām, kuras mēs šodien saucam par herēzijām. Jo ja mēs paskatīsimies uz herēzijām, un es savā laikā pasniedzu patroloģiju, līdz ar to man bija jālasa daudz arī par tām herēzijām, es pamanīju vienu lietu, ka visas šīs mācības, viņas kaut kādā veidā mēģina trīsvienības noslēpumu vienkāršot. Vai tas ir 3 lomas, vai Dievs ir viens un Jēzus Kristus ir tikai radība un Svētais Gars vispār vēl viena radība un tā tālāk. Visas šīs mācības bija, izmantošu gudro vārdu, redukcionistiskas, jeb viņas kaut kādā veidā vienkāršoja kristietību, vienkāršoja trīsvienības noslēpumu. Bet kristieši neskapēc ļoti sturgalvīgi turās gadsimtiem ilgi ka trīsvienība ir sarežģītāka, nekā mēs mēģinām to padarīt vai parādīt. Jo mēs nevaram līdz galam saprast, kādas tur ir attiecības starp Tēvu un Dēlu un Svēto Garu. Tas mums paliek noslēpums. Nomirsim, uzzināsim, bet šodien joprojām tas vēl ir noslēpums. Un tas īstenībā stiprināja manu ticību. Ja ticība nāktu no cilvēkiem, trīsvienība būtu skaidra. Bet ja mēs ticam, ka tas Dievs iziet mums pretī, atklāja sevi kā trīsvienību, vienlaicīgi atstājot lielāku savu daļu noslēpumā, ja Dievs ir bezgalīgs. Līdz ar to, laikam nevarētu būt, kā to izdomāja cilvēks. Protams, tas ir tikai personīgs arguments, kas ir arguments priekš manis, tas nenozīmē, ka tas būtu Dieva esamības pierādījums. Tas ir tāds personīgais ticības apliecinājums. Bet priekš manis tieši pusaudžu gados ar to pilnīgi pietika, lai es paliktu kristietis nevis pēc tradīcijas, nevis tāpēc, ka tā mani iemācīja, nevis kaut kāda psiholoģiska komforta dēļ, bet tas bija tāds intelektuālais gājiens, lai atrast to pārliecību, gūt to pārliecību un ieticēt Dievam tieši pateicoties šim argumentam. Ne tikai šim, bet tas bija viens no tiem galvenākiem argumentiem, kāpēc es esmu ticīgs cilvēks. Un tāpēc šis trīsvienības noslēpums ir priekš manis ļoti svarīgs. Ja kādreiz, Marijāņu kongregācija vajadzētu pieņemt
kaut kādus vārdus jaunus, es būtu Dmitrijs no Trīsvienības, bet, protams, tā kā mūsdienu klostra dzīve mazliet ir savādāka, neviens jau jaunus vārdus Marijāņiem nedod, tāpēc no Trīsvienības es nebūšu, bet gan tai ticēšu. Bet katrā ziņā šeit ir tas moments, ja, ka ticības simboli, atgriežoties pie mūsu tēmas, bija ļoti svarīgi tieši, lai parādītu, ka trīsvienību nevar vienkāršot, ka trīsvienību nevar kaut kādā veidā reducēt un pateikt, nē, tur ir mazliet savādāk nekā Dievs vēlējies mums to atklāt. Un tāpēc šie ticības simboli, tas ir zināmā vērā, es negribu teikt ierocis, negribu izmantot to militāro terminoloģiju, drīzāk es pateiktu, ka tas ir viens no rīkiem, pateicoties kuram mēs paši sev skaidrojam, kā mēs ticam, gan arī skaidrojam citiem, kā mēs ticam, gan arī atspekojam tādas teoloģiskas teorijas, kuras nesaskan ar kristīgo mācību. Tāpēc šie ticības simboli ir svarīgi un vajadzīgi. Un tagad es vēlos pāriet vēl pie viena kārtējā Nikajas Konstantinopolis ticības simbola, jo šis simbols ir mazliet savādāks. Ja mēs atversim mūsu kompendiju, mēs redzēsim, ka viņš ir daudz sarežģītāk, jo mēs to redzēsim tādu tekstu, ka, piemēram, es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no tēva dzemdinātu, Dievu no Dievu, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva dzemdinātu, neradītu. Šķiet, ka tā ir tāda tautoloģija, kāpēc ticības simbola autori tā riktīgi un vairāk kārt atkārto vienu un to pašu. Kāpēc tas tik pasvietots? Kāpēc uz to liek tik liels akcents? Priekš kam tas ir? Un pirmam kārtām jāsaka tā, ka ja apustuliskais simbols, tas īsākais, viņš ir tapis pakāpeniski. Ja, kā bija tā, pielika kaut ko klāt, teksts parfrazējās, ziniet, tas ir kā tautas pasakas. Mēs nevaram norādīt vienu autoru, jo cilvēki stāstīja viens otram pasakas pārveidojas, galu galā kāds paņēma un tas sarakstīja, ja, bet autora nav. Bet ja mēs runājam par Nikajas Konstantinopolis ticības simbolu, kaut arī šeit arī nav viena autora, tomēr šim ticības simbolam ir konkrēts autoru kopums. Tie ir bīskapi, kas bija sapulcējušies pirmam kārtām Nikajas koncilā, tas ir pirmais koncils, kas notika 325. gadā, pirmais koncils vispār baznīcas vēsturē. Ja neskaitīt to protokoncilu, kas tiek aprakstīts apustuļu darbos. Un vēlāk arī 381. gadā tā saucamais pirmais Konstantinopolis koncils, jeb otrais koncils. Kāpēc mēs runājam par konciliem? Jo tā kā izplatījās ļoti daudz dažādu teoloģisko versiju, izplatījās dažādas mācības arī starp kristiešiem, kuras bija pretrunā viena ar otru. Piemēram, vai Jēzus Kristus ir Dievs vai viņš nav Dievs. Ja? Un, piemēram, parādījās tāda mācība, kuru mēs šodien saucam par arianismu, kas bija ļoti izdevīga, jo palīdzēja cilvēkiem sakārtot Dieva sarežģītumu savā galvā, ka Dievs ir tikai viens, viņš ir Tēvs, bet Jēzus Kristus ir Dieva dēls, jā, bet viņš ir vienkārši radība. Protams, šeit iet runa arī par to, ka bija liels platonisma, vēlāk neoplatonisma ietekme uz šo mācību, bet dēls nav tas pats kā Tēvs, ka dēls ir mazliet savādāks, ka Dievs ir mazliet zemāks šajā hierarhijā, varētu tā to pateikt. Un tā kā šī mācība tika izplatīta, par Svēto garu runāja diezgan maz, to mēs redzēsim šajā pirmajā tekstā, tūlīt pēc brīža, bet bija nepieciešams sakārtot un sapulcēties un galu galā tikt skaidrībā, kā mēs galu galā ticam. Un imperators Konstantīns, tas pats Konstantīns, kurš 313. gadā padarīja kristietību par legālo reliģiju Romas impērijā, kad beidzās visas vajāšanas pret kristiešiem, viņš sasauc šo koncilu, tur bija vairāki iemesli dēļ, bet viens no iemesliem bija arī tikt skaidrībā, kāda galu galā ir jūsu mācība. Protams, viņi arī mēģināja vienoties
arī par lieldienu datumu, arī tas nesanāca, un arī vienoties par vienu mācību arī līdz galam nesanāca, jo arianismu bija vajadzīgi vairāki gadsimti, lai arianisms mirtu. Ja, bet jau Nikajas koncilā parādās tas pirmais ticības formulējums, kas arī ir ticības simbols, kaut arī tolaik viņu neviens tā nesauca. Parādījies tas ticības formulējums, es šo formulējumu vienkārši jums izlasīšu, un jūs redzēsiet, ka viņš izskatās mazliet savādāk nekā tas ticības, Nikajas Konstantinopolis ticības simbols, kādu mēs zinām šodien. Un šis teksts, kas tapa 325. gadā, pirmajā koncilā, ir sekojošs. Uzmanīgi. Mēs ticam uz vienu Dievu, visvareno, visa redzamā un neredzamā radītāju, un uz vienu kungu Jēzu Kristu, Dieva dēlu, dzimušo no tēva, vienpiedzimušo, tas ir no tēva būtības, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzimušo, neradīto, vienas būtības ar tēvu, caur kuru viss ir radīts, gan debesīs, gan uz zemes. Mūsu cilvēku dēļ un mūsu pestīšanas dēļ nokapušo, no debesīm iemiesojušos, kas ir tapis par cilvēku cietis apbed un trešajā dienā augšām celies, uzkāpis debesīs un kas nāks tiesāt dzīvos un mirušos, un uz svēto garu. Un ar to beidzās tā pirmā Konstantinopolis ticības apliecinājuma teksta versija. Vairāk nav nekā. Mēs redzam, ka liels akcents ir likts tieši uz Dieva dēlu. Ja? Kāds viņš ir, ka viņš nāk no tēva no vienas puses, bet no otras puses viņš arī ir pilnīgs cilvēks. Tūlīt mēs runāsim par šī ticības simbola teoloģisko nozīmi. Bet mēs redzam, ka šajā simbolā tiek ietverts tikai tas, kas bija svarīgs koncila tēviem tieši uz to brīdi, ka viņam nevajadzēja, viņi negribēja iedziļināties, piemēram, svētā gara jautājumos. Viņam pietika tikai ar to, kas attiecas uz dēlu, lai atrisinātu šo dilemmu, kāds galu gala ir Jēzus Kristus, Dievs vai cilvēks, un nonāk pie slēdziena, ka tas ir gan Dievs, gan cilvēks visā savā pilnībā. Bet nāk 381. gads, un Konstantinopolē jau imperatorā Teodozija laikā arī pulcējās ap 200 bīskapu, un koncils uzdot kārtēju jautājumu. Ok, mēs tikam galā ar dēlu, bet kā tur galu galā ar svēto garu? Jo parādījies tā saucamie pneumatomahos, jeb cīnītāji ar garu, kuri vēlējās pateikt, ka līdz galam tur nav jau tas svētais gars Dievs. Tas ir kaut kāds spēks, kaut kāda enerģija, bet vai viņš ir persona? Noteikti nē. Un kā atbilde top arī šis formulējums, kuru mēs zinām šodien no mūsu kompendija. Es ticu uz svēto garu, kungu un atdzīvinātāju, kas no tēva un dēla iziet, kas ar tēvu un dēlu tiek vienādi pielūgts un slavēts, kas ir runājis ar praviešiem. Ja, mēs redzam, ka koncila tēvi šajās teoloģiskajās diskusijās, šajās debatēs nonāk pie slēdziena, ka nē, ka svētais gars tas nav kaut kāda piedeva pie Dieva, tas ir trīsvienības, varētu teikt, pilnvērtīga persona. Līdz ar to mēs nevaram ignorēt viņa klātbūtni, un mums jānoformulē, kā mēs ticam uz svēto garu. Protams, arī tiek pielikti klāt arī šie varianti par baznīcu, par kristību, par to visu eschatoloģiju un tā tālāk. Bet kas ir svarīgi? Svarīgi ir tas, ka ticības simbols tiek papildināts atkarībā no tā, kādas teoloģiskas problēmas viņš risināja. Un tagad mēs sastāšu jau Halkedonijas koncilu, jo viņš arī šo vispārēju ticības simbolu pasludinājis kā tādu, kurš ir saistošs visai baznīcai, bet es vēlos tagad pariet pie teoloģiskas nozīmes tieši šim otrajam simbolam. Pirmam kārtām, tāpat kā apustuliskais simbols, šis simbols
cīnās ar herēzijām. Burtiski mēģina atspekot vai parādīt, ka tas mācības, kuras cirkulēja baznīcā starp kristiešiem pirmajos gadsimtos, ka viņas nav ortodoksālas, ka tas ir teoloģiskas hipotēzes, kuram līdz galam nav pamata. Piemēram, arianisms, par kuru mēs tikko runājam, ja, kad Jēzus Kristus ir patiesais Dieva dēls, kas viņš arī ir Dievs, dzimis neradīts vienas būtības ar tēvu, paties Dievs no patiesa Dieva un tā tālāk. Pret tiem, kas ir cīnies ar svēto garu, pret tā saucamiem pneumatomahiem. Svētais gars tiek saukts par kungu dzīvības devēju, kam kopā ar tēvu un dēlu pienākas pielūgsme un gods, kas ir runājis caur praviešiem. Tālāk pret apolinarismu. Piedodiet, ka es šos iedzienus neīpaši labi izrunāju latviski, jo mācījos to visu poliski un itāliski. Pret apolinarismu. Tas nozīmē, ka Jēzus Kristus nebija līdz galam pilns cilvēks, tāds nepilns cilvēks, kura cilvēcisko dvēseli ieņēma Dievs. Tā ir arī tāda zināmā mēra redukcija. Šeit mēģināja tikt skaidrībā ar jautājumu, ja notika Dieva iemiesošanās, tad kā viņa varēja notikt, vai ne? Tāds kā hibrīds. Un šeit mēs arī sastopam tādus vārdus, kā iemiesojušos un tapis cilvēks, krustās cists, nomiris un apbedīts, ja, pret doketistiem un tā tālāk. Tā kā šeit mēs redzam, ka šie vārdi, viņi atspeko kaut kādu mācību, kura tika atzīta par nepareizo. Un tā tālāk. Un, piemēram, sabelianisms, jeb modālisms, par kuru mēs arī bijām runājuši, ja, ka nav tā, ka ir viens Dievs un viņam tikai dažādas lomas, tikai ir 3 dieviškas personas, ja, ka uz krusta nomira Dieva dēls, piemēram, nevis Dievs tēvs. Negribu iedziļināties tagad teoloģiskās niansēs, jo šeit nav patroloģijas vēsture, kaut arī daudz, kas būtu sakāms, bet jo mums priekšā ir vēl viena problēma, ļoti interesanta, par kuru es gribētu šodien vēl parunāt. Bet katrā ziņā, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka šīs ticības apliecinājums, it īpaši tas otrais ticības apliecinājums, dod tādu teoloģisko pamatu. Un burtiski, ja mēs sastopamies ar kaut kādu mācību, ja, kristietības ietvaros, kāds ir Dievs, kādas viņas attiecības, kāda ir pestīšanas vēsture un tā tālāk, īstenībā ticības simboli, vai īsais vai garais, ir domāti tam dēļ, lai mēs viņu izmantotu kā tādu traferētu, lai mēs viņu izmantotu kā tādu merauklu. Ja? Vai tas, ko kāds ir izdomājis mācīt, vai tas saskan ar ticības apliecinājumu. Pilnīgi pietiek ar to, lai daudz maz tiktu skaidrībā, vai cilvēks, kas sludina kaut kādu mācību, vai viņš ir ortodoksijas ietvaros vai nē. Protams, šodien, 21. gadsimtā, manuprāt, es nezinu, vai ir iespējams izdomāt vēl kaut kādu herēziju. Varbūt ņemot vērā mūsdienu fizikas sasniegumus, bioloģijas sasniegumus, mēs varam vēl kaut ko jaunu radīt, bet es ar jaunām herēzijām jau nemaz neesmu sastapies. Īstenībā visas mācības, kuras nav ortodoksālas, kuras man arī mazliet vajadzēja verificēt savā laikā, tas īstenībā ir veco herēziju jaunie paveidi. Ja? Un īstenībā cilvēki nav spējīgi izdomāt, vidējais priesteris nav spējīgs izdomāt jaunu herēziju. Viņš ir spējīgs tikai atkārtot kaut kādu veco herēziju. Un noteikti arī man gadījās, kad es klausījos prediki un priesteris tur runā un sēžu domāju, bļāviens, ko tu saki? Tas taču donatisms, tas, par ko tu tagad runā. Ne? Un tā gadījās, ja, ka priesteris varbūt patroloģijas lekcijas nogulēja vai uz dogmatikas lekcijām nav aizgājis laicīgi un kaut ko palaidis garām, ja, un sāka skaidrot tā, ka viņam šķiet pareizi. Ja. Bet ticības simboli, tas ir tiešām tāds ticības mērauklis. Un ja mēs uzdosim jautājumu, kā visvieglāk pārbaudīt kaut kādu mācību, ļoti vienkārši pietiek salīdzināt ar ticības apliecinājumu. Vislabāk ar to garāko, kaut arī īsais arī ir svarīgs, un pārbaudīt, vai tas, ko kāds māca, saskan ar ticības mācību. Un tagad es vēlētos pāriet vēl pie vienas problēmas, kaut arī varbūt būtu pareizi to
par to runāt vēlāk, kad mēs runāsim par Dievu dēlu, bet lai šo jautājumu kaut kādā veidā noslēgt, es gribu parunāt par šo lietu tagad. Jo starp austrumu un rietumu baznīcām, starp Nikajas Konstantinopolis simboliem, ir viena neliela starpība. Un kaut arī kādreiz baznīcas vēsture teica, ka tieši tās kļuva par vissvarīgāko iemeslu, kāpēc pareizticīgo baznīcas atdalījies no katoļu baznīcām, no katoļu baznīcas, īstenībā tas nav pareizi, jo tas bija nevis iemesls, bet iegansts, ja, lai šo sašķelšanos kaut kādā veidā padziļināt un lai šīs baznīcas vairs nesaietu kopā. Tas bija ļoti svarīgs, bet arī ļoti sarežģīts jautājums, ja, kāpēc patriarhs Mihails un kardināls Humberts viens otram izteica anatēmu, jeb nolādēja viens otru, izslēdza viens otru no baznīcas. Tas bija arī politisks jautājums, un teoloģija šeit īstenībā nespēlēja tik svarīgu lomu. Teoloģiskas atšķirības vienkārši pastiprinājās šī šķelšanās dēļ, nevis izraisīja šo šķelšanos. Bet par ko iet runa? Ja mēs atversim mūsu Nikajas Konstantinopolis tekstu, ticības simbola tekstu, to garāko, tad mēs redzēsim ļoti interesantu lietu. Es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu. Jēzu Kristu, viendzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva un tā tālāk, un caur kuru viss ir radīts. Kur tas ir? Piedodiet, tas ne par Jēzu Kristu. Kaut kas brīnos, kāpēc nevaru atrast. Iet runa taču par Svēto garu. Piedodiet par kļūdu. Tātad, kur tas ir Svētais gars? Ticu uz Svēto garu, kungu un atdzīvinātāju, un šeit uzmanīgi. Kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi vienādi pielūgts un slavēts. Kas no Tēva un Dēla iziet. Un tieši šie vārdi no Dēla. Tas ir tas klupšanas akmens. Mēs to saucam par filioque problēmu, jo no latīņu valodas, jo latīņu versijā šeit tieši ir tie vārdi filioque, jo tā galotne kve nozīmē un dēlu. Svētais gars iziet ne tikai no Tēva, bet arī no Dēla. Par ko iet runa vispār? Kāpēc tas viss radies un kāpēc tas vispār eksistē? Jāsaka godīgi, ka oriģināls teksts, tas no 381. gada, tā Konstantinopolis versija, viņa nesatur šo vārdu, ka Svētais gars iziet arī no Dēla. Svētais gars iziet no Tēva, bet ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts. Šī rietumu versija īstenībā pirmo reizi parādās tikai 6. un 7. gadsimtā un parādās Spānijā. Šos vārdus ieviesa 3. Toledo koncils, tas bija 6. gadsimtā, un tam bija ļoti svarīga nozīme, jo kristieši vēlējās atspekot arianisma herēziju. Kā redzat, kaut arī 4. gadsimtā arianisms tika atzīts par herēziju, bet vēl 7. un pat 8. gadsimtā joprojām arianisms bija ļoti dzīvs. Un tāpēc, lai pasvitrot Dēla to vienotību ar Tēvu, ka Dēls un Tēvs ir līdzīgi, ka Dēls nav sliktāks par Tēvu kaut kādā aspektā. Tieši tāpēc tas un Dēla iziet tika pielikts pie ticības apliecinājuma. Vai tā ir kļūda? Nekādā gadījumā. Šeit iet runa tikai par to, ka savādāk tiek salikti akcenti. Piemēram, pareizticīgie saka, jūs pārkāpjat šo monarhiju, it kā svētajam garam būtu 2 avoti, vai svētai trīsvienībai būtu 2 avoti. Protams, ka svētās trīsvienības avots ir Tēvs. Bet katoļi saka, nē, mēs neieviešam kaut kādus 2 avotus, jo Tēvs un Dēls darbojas kā viens avots, ja, nevis 2 dažādi avoti svētajam garam. Tā kā tas ir pirmā problēma,
ka vienkārši mēs savādāk skatāmies uz Dievu. Es došu tādu vienkāršu piemēru. Iedomāsimies, ka mēs ar jums kopā nolēmam uzrakstīt zinātnisko rakstu, ja, piemēram, par kaut kādu teoloģisko jautājumu. Un mēs pulcējamies kopā un strādājam visi kopā, tagad esam 12 cilvēki un es 13. Esam visi kopā un tagad strādājam pie šī teksta. Un tagad šis teksts tiek publicēts. Ja? Bet mēs varam pateikt, ka tieši priesteris Dmitrijs vadīja šo grupu, kas rakstīja šo tekstu. Un tagad rodas jautājums, kad par šo tekstu runā, kā lai par to pateikt? Ka tas ir tēva Dmitrija darbs? Nu nē, tu strādāja arī visi. Pateikt, ka tā ir visu kopīgs darbs? Nu nē, jo Dmitrijs bija galvenais motors, bija lokomotīvs, kas vilka šo vilcienu. Un tāpēc viss būs atkarīgs tikai no tā, kā mēs saliksim akcentus. Ja? Runājot par šo zinātnisko rakstu. Vai tikai tevs Dmitrijs ir autors, vai visa kopiena ir šī teksta autors. Ja? Un tāpēc līdzīgi mēs varam runāt arī par to, no kā iziet svētais gars. Protams, ka tevs ir tas lokomotīvs, ja, no kura iziet šis svētais gars. Bet dēls nepaliek tikai un vienīgi pasīvs novērotais svētā gara iznākšanai. Dievs arī piedalās tajā. Tūlīt tas būs mazliet skaidrāks, ja kad mēs runāsim par vārdiem, kad runāsim par filoloģiju. Ir tāds grieķu vārds, kas tika izmantots ticības apliecinājumā, ka svētais gars iziet no tēva. Un tas ir grieķu vārds ekporeustai, iziet no tēva. Savukārt iziet caur nozīmē tāds vārds, ir tāds cits jēdziens grieķu valodā, kurš skan projēnai. Ja? Divi dažādi vārdi. Un tāpēc, ja mēs pateiktu grieķiski, tad mums būtu jāpasaka, ka svētais gars iziet no tēva caur dēlu. Ja? Un tas būtu pareizi. Bet latīņu valodā šis termins procedit, iziet, ir daudz plašāks. Un šajā gadījumā mēs varam šo jēdzienu attiecināt gan uz tēvu, gan uz dēlu. Tā kā, ja grieķu valodā būtu jāizmanto divi dažādi vārdi, latīņu valodā pietiktu ar vienu vārdu. Tā kā mēs redzam, ka šeit arī ir zināma mērā tāda filoloģiska problēma. Un tāpēc, kaut arī teoloģiski mēs skatāmies uz tēvu kā personisko sākumu, ka tēvs ir svētās trīsvienības avots, tad rietumi vairāk akcentē mīlestības kopību, ja, ka viņi visi trīs ir viens Dievs. Un tāpēc tikai atkarībā no akcentiem mēs varam runāt, vai tas filokve liekams iekšā vai neliekams iekšā. Viņš tika ielikts konkrētajā kontekstā, lai cīnīties ar arianismu. Šodien arianisms vairs nepastāv. Viņa nav, kaut arī ir zināmi mēģinājumi starp teologiem atsildīt šīs vecas kotletes, atsildīt šo mācību, bet īstenībā nemaz neizdodas. Tas ir diezgan nišas darbs, tas diezgan tāds mazāk pazīstams, kaut arī laiku pa laikam parādās kaut kādi raksti arī internetā, kas mēģina atdzīvināt to arianismu. Bet šodien pēc šīs filokve, pēc šīs un dēla vajadzības vairs nav. Bet vienkārši viņš izplatījās gan 8. un 9. gadsimtā Karla Lielajā impērijā, un vēlāk 11. gadsimtā pāvests Benedikts 8. to ieviesa arī liturgijā, viņš nevēlējies no tā atteikties, jo tas bija zināmā mērā tāda identitātes jautājuma. Un 1054. gada schizma, diemžēl, baigi akcentēja. Ja nenotiktu šī schizma, ja nenotiktu šī 11. gadsimta schizma, tā sadalīšana starp austrumu un rietumu baznīcām, man šķiet, ka neviens jau daudz netaisītu tādu troksni ap to filiokvē. Jau sen būtu tikuši galā, jo īstenībā 1995. gadā tika izdots Vatikānā dokuments arī starp citu par šo filiokve problēmu, kur ir skaidrots, ka šeit neiet runa, ka mēs kaut kas savādāk nekā pareizticīgo baznīcas skatāmies uz Dievu. Mēs skatāmies uz viņu tāpat kā viņi, tikai formulējam šo
ticības patiesību mazliet savādāk. Un patiešām, kad austrumu un rietumu katoļi lūdzās kopā, ieskaitot pāvestu, kad tiek skaitīts arī ticības apliecinājums, tas Nikais Konstantinopolis, kas ir kopīgs mums visiem, tad rietumu baznīca izlaiž šo filioque. Un viņi skaita tā, viņi skaita sekojoši. Es ticu uz svēto garu, kungu un atdzīvinātoju, kas no tēva iziet, kas ar tēvu un dēlu tiek vienādi pielūgts un slavēts. Un īstenībā ticības mācībā tas nemaina burtiski neko. Viss paliek tā, kā ir bijis, ja, no pašiem sākumiem. Vienkārši tas filioque tika pielikts klāt, un tas vienkārši palika tāds nevis kā rudiments, tikai kā tāds skaists atgādinājums, ka Jēzus Kristus, ka svētais gars iziet arī caur dēlu, ja, ka viņam arī ir sava loma šajā trīsvienībā. Tā kā nekadas herēzijas nav, kaut arī austrumu baznīcu ticīgie pateiks, ka jūs katoļi esat ķēceri, tomēr nevar cilvēku pārliecināt, ja viņš negrib būt pārliecināts, ja viņš nevēlās klausīties šajos argumentos, bet katoļi priekš sevis šo filioque problēmu jau sen atrisināja, un priekš katoļiem filioque, jeb un dēla problēma vairs nav nekāda problēma. Tā izskatās tā šodienas lekcija par ticības simboliem. Es tiešām vēlējos šo lekciju izdarīt vairāk, varbūt akademiskāko nekā iepriekš, jo man šķiet, ka ticības simbols ir tas pamats, uz kā mēs balstīsimies arī turpmākajās mūsu lekcijās, un tāpēc bija svarīgi par to parunāt mazliet dziļāk, nekā tas ir mūsu katoliskās baznīcas kompendija. Nu ko, ar šo mēs noslēdzam šodienas lekciju un redzēsimies ar jums atkal pēc 2 nedēļām, un tad mēs ar jums runāsim, mēs sāksim runāt jau arī, mēs runāsim par to, ka es ticu uz Dievu visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju. Bet, tam arī pienāks savs laiks. Redzēsimies tātad, ja viss būs labi, pēc 2 nedēļām, jauku jums vakaru, visu labu ar Dievu. Atā.